Čau! Tu klausies podkāstu 100 dienas domē, kur jaunieši satiekas ar Jelgavas novada deputātiem. Ir pagājušas 100 dienas, kopš viņi sāka darbu domē, un mēs gribam saprast, ko šajā laikā ir izdevies paveikt un kādi viņi ir cilvēki ārpus politikas. Šis ir mūsu mēģinājums parunāt godīgi un bez kaklasaitēm. Sveiki! Šis būs mūsu pirmais podkāsts par to, kā tad ir pagājušas pirmās 100 dienas jaunajā iesaukumā. Ar ko es esmu šeit un runāju? Jūs tikko ieskicējāt, bet... Jā, deputāts Gundars Liepa, tā 100 dienas, jā? Varētu jau teikt tā, ka ir pieņemts, kad atskaitās savu politiķu pa tām 100 dienām, jā? Bet īstenībā jau 100 dienas, tas jau nekas nav, tu vēl tie daži pirmie soļi, un tikko tu esi ieskrējies, protams, var pateikt, tikai tos virzienus, kuriem tiek pievērsta uzmanība, jo īstenībā jau viss tas tiek darīts, kā saka, visus 4 gadus, vairāk vai mazāk, un katrs sasaukums īstenībā dara gandrīz vai vienu to pašu. Nevar jau tā ļoti nošķirt, kad nākošais sasaukums, tas noteikti tur mainīs visu, kā saka, no baltu uz melu vai no melu uz baltu, ja? Tā nekad nav. Bet, katrā gadījumā šodien var pateikt, ka tādīs pirmajās 100 dienās deputāti ir vairāk pievērsuši uzmanību tieši izglītības iestādēm, tiek maksimāli iespējami apbraukāts visas skolas, sākot ar vidusskolām. Uzstādīts ir, kad visām vidusskolām būs būt. Pirms vēlēšanām izskanēja tādas varbūtības, kad varētu būt, kad Elejas un Kalnciem vidusskolu uz jautājumu, ja? Dēļ bērnu skaita, ja? Bet mēs pastāvam, un arī visas pārējās skolas ļoti izvērtējam, lai nenotiktu tā, ka ir kāda skola jāslēdz. Ja, tā kā tur ir jāstrādā daudz arī ar vecākiem, es uzskatu, tas ir pirmais darbs skolas direktoram, bet arī deputātiem ir jāpiestrādā pie vecākiem, ir jārunā, ja jūs gribat un esat patrioti sava pagastā esošās skolas esamību, pastāvēšanu, ja? Tad tomēr divreiz padomājiet. Vai jums obligāti ir jālaiž tas bērns jāved, piemēram, kaut vai arī pa ceļam uz darbu, ja? Braucot, jūs vedat tomēr tos skolēnu uz to pilsētu, ja? Tad tur vajag izvērtēt riktīgi to, ja? Tomēr skola ir skola, tā ir sabiedriskā dzīve katrā pagasta centrā, pamatā jau, ja? Tur ir par ko padomāt, ja? Un mēs esam tomēr pāris skolas aizvēruši, ja? Skatoties atpakaļ ceļā Sesavas skolu, pagājušā sasaukumā tika aizvērta, iepriekšējā sasaukumā Salgalas 8-gadīgā skola, tur gan radās savu mūzikas skolu, mākslas skolu šajā pašā vietā. Jā. Un jāsaka, ka tur, protams, Staļģens pamatskola ir 2 kilometri attālumā, tā kā tur bērni vai vecāki izjūta mazāk to problēmu, ja? Toties radās mūzikas skola, ļoti labos apstākļos uzskatu. Šogad, tā kā Staļģens skolā ir iesākts vērienīgs projekts, remonta projekts, ja? Kur atjauno daudzas klases un daudz ko uztaisīs būsdienīgāk un skaistāk un ar visām ventilācijām un piemērot, lai labi būtu mācīties jau, ja. Tā kā tad arī šo mūzikas skolu izmanto Staļģens skola un mācās bērni kādus mēnešus, 4-5 noteikti mācīsies tur, ja. Un tad atkal pāries atpakaļ uz Staļģens skolu. Tā kā ir iespēja vismaz... Kā jauniešiem ir iespējas, protams, iespējas. Jā, ir sporta zāli gan vienā pusē, gan otrā pusē, tā kā arī ar to ir viss kārtībā. Mazliet vecāki bija sašumējušies no sākuma par to, ka, mums tur tagad ir pierasts, ka tas bērns pats aizgāja uz skolu, tagad mums tur jādomā, kā viņu aizvest, pa pirmajām klasītēm, es domāju. Jā, tomēr es saku, pie visa ir, kā saka, jāpierod un drusku ir jāpacieš sev, ja? Nevarēt nīs vasaras 3 mēnešos to remontu pabeigt tev, ja? Tieši tā kā visi... Īs tā vasara. Jā. Citi saka, ka brīvlaiks skolotājiem esot ļoti garš, bet... Galīgi nav, jā. bet priekš remontiem, tā viņš ir, kamēr tur visu iesāk un tieši tas ir... Tāpat kā māju būvēt, vai ne? Protams, tik vienkārši tas nav, kā liekas. Tieši tā.
Jā, es arī esmu vispār prieks iepazīties. Esmu Eva, esmu Eva Valtera, esmu Jelgavas novada jauniešu domas priekšsēdētāja. Un es zinu, ka tad, kad gāja runa par skolas slēgšanu, tad arī pie mums nāca un teica, kā tas var būt, ka jūs tagad neiesaistīsieties tajā un kad, kā tad aizvērst tās skolas. Bet nav nemaz tik traki, man ir tā situācija. Jā, es domāju, ka drusku mēs varbūt pārspīlējam. Es gribētu tā salīdzināt, protams, tas ir nesalīdzināmi. Tajā laikā, kad es gāju skolā, ja, tas ir ļoti nesalīdzināmi. Ja. Nebija mums nekādas ērtības. Tolets bija ārā, sporta zāles vispār nebija. Tikai bija mazs laukumiņš, ja, kur spēlēt futbolu. Praktiski, ja salīdzina ar šodienas Ozolnieku stadionu, tad mūsu mazais skolas stadioniņš ieiet iekšā tur kādi 10. Pēc lieluma, ja. Un mēs visi trenējāmies tāpatās un izaugām. Protams, tā kā, un šodien tās iespējas, kas ir dotas viņas ir tikai jāizmanto. Protams, tas ir pavisam cits līmenis. Protams, vienmēr jau gribās vairāk, tālāk, labāko, ja? bet ir jārēķinās ar to, ar tiem līdzekļiem, kas mums ir iespējami. Jā, tā kā, un tā naudiņa. Nauda neviens no mums nemāk zīmēt vēl. Protams, un kokos viņi taču neauga. Varbūt kaut kur. Jā, bet mums ir jāiemācās, te jau ir jāmin visu valsts līmeni, ja, kad jāsaka godīgi, daudz kur izniekojam naudu. Mēs tā uzņēmējs, jau pats uzņēmējs, ja, un saprotiet, tā kā tu jūti, kad tomēr lauksaimniecība ir viens no pamatakmeņiem, mežsaimniecība ir Latvijā otrs pamatakmens, ja, jo dažus pamatakmeņus mēs jau esam zaudējuši, ja godīgi. Jā. Mēs saprotam, ka tranzītu mēs zaudējām, dažādi politisku apstākļu pēc sev, ja, ostas mēs esam tikpat kā zaudējuši, tur darbība notiek minimāli, ja. Kaut kādas zivsaimniecības ir pazudušas, ja, kas bija kāda apjoma, šodien ir niecīgi, ja. Vēl varētu minēt noteikti dažas lietas, arī turisti ir strauji samazinājušies, ja. Pastam viesnīcas verās ciet un Vecrīga ir pustukša, ja. Ja tā paskatās sev līdz tagad, salīdzinot ar kādreiz. Es tāpēc saku, man jau tas priekšstats ir daudz lielāks nekā jauniešiem šodien. Ja? Es atceros ļoti labi, kā sākot jau no 80. gadiem, kad es biju jauns un biju tikko atnācis no armijas un stādieties priekšā, kad tajā laikā bija Latvijā gandrīz par 1 miljonu iedzīvotāju vairāk. Arī tas ir, tas ir ļoti šokējoši. Liels, gandrīz 1 miljons iedzīvotāji bija vairāk. Ja. Šodien mēs šad brīnamies vienalga mazajos ciematos, par Jelgavu Ozolniekiem nerunāsim, tās jau ir tikpat kā salējušās kopā kā pilsētas. un te ir pavisam cita dzīve, ja, bet lauku ciemati, es teikšu tā, vakaros pastaigājies, un liekas, ka neviena nav. Jā, tā kā tukšums tāds. bet 80. gados tā nebija. Jā, tomēr mēs bijām lauku teritorijās daudz vairāk iedzīvotāji. Visi pazina. Jā, arī pazina, un tomēr tā cilvēki višķi vairāk kustējās, čaloja. Visi zināja visu, kas notiek. Jā, šodien iespējams ir tehnoloģijas. Jā, man arī kaimiņus tu pat vairs nepazīst. Tāda sajūta, ka cilvēki iesēdušies pie telefoniem un sēž istabā. jā, bet arī ir dažreiz. Jā, tas ir par skolām, ja mēs tā izplūdām tā garākā. Jā. Bet jūs nedaudz sākāt jau iesacēt par sevi. Kāds bijis jūsu ceļš uz politiku? Kā jūs vispār sākāt tajā iesaistīties? Kas jūs tajā ievilka? Ziniet, laikam pielipa, ja. Es jau sākot jau ar, bija tāda lieta, es kā jau esi aktīvs jaunietis, tādā laikā, 88. 89. gads, es jau tad biju deputāts, tikai tautas padomes deputāts. Jā. Jūs jau tad zinājāt, ka jūs arī iesiet, un tas būs jūsu darbs. Un es tad iesāku, un 91. gadā, kad jau Latvijas brīvvalsts izveidojās, sākās deputātu padomi. Protams, kad
man tā iedzīvotāji ievēlēja tā kā turpinājumā. Super. Jā, un, protams, viens sasaukums, otrs sasaukums, trešajā sasaukumā jau es pats biju priekšsēdētājs, jo otrajā es vēl atteicos. Man jau īstenībā gribēja ievēlēt jau otrajā sasaukumā, jau iznākot 94. gadā, bet tad es atteicos. Kāpēc? Vienkārši 90. gadi tie bija ļoti grūti lauksaimniecībā. Jā. Un es sapratu, ka, dalīt savus spēkus divās frontēs man būs baigi grūti. Un es toreiz pateicu, ka es pagaidā vēl neesmu gatavs. Arī pēc gadiem man bija tikai 30 pāri tikko, un es teicu, ka vēl nē. Un tad nākušajā sasaukumā piekritu, bet arī 4 gadi, kad es nostrādāju, līdz 2001. gadam, vēl iekrita tā krīze. Tie 97., 8., 9. kaut kur bija krīzes gadi, kad bija problēmas ar naudām nopietnas. Tas nebija tā vienkārši. Turpat bija jāsamazina algas visiem darbiniekiem pagastā, un daudz to nesaprata, kāpēc tas tā ir. Ja? Bet, ja tu nespēji nomaksāt nodokļus, tad vienā brīdī ir jāpieņem radikāli lēmumi. Ja? Un kaut ko līdzīgi mēs izjutām arī pagājušā sasaukumā, arī Jelgavas novadā, kad sāka pietrūkt līdzekļi. Katrā gadījumā varu jau viennozīmīgi pateikt šodien, kad krīzē esam tikuši garam, bija doma, kad vajadzēs tur 1,8 miljoni aizņemties, lai varētu normāli veikt visus projektus, nomaksāt un algas izmaksāt un tādā garā. Ja? Bet katram gadiem doma lems par 1 miljonu aizņemšanos, bet pēc visiem rādītājiem izskatās, ka mēs viņus varēsim izmantot varbūt papildus kādu projektu īstenošanai, nevis nomaksāt kaut kādus vecos rēķinus. Ja? Jo šodien, to jau, protams, pacentās valdība ar savu šī gada sākumā laikam to lēmumu, kad paaugstināja ienākuma nodokļu procentu likmi, līdz tiem 24. Man liekas, bija kaut kāds tur 20, tev, bija 21, un tagad varētu būt 24 kaut kas tāds ir, un kopā ņemot tomēr pašvaldībām ienāk daudz lielākas summas, uz mūsu uzņēmēja rēķina. tā kā tā naudiņa ienāk un tik traki nav, plus arī, protams, esam veikuši tos saucamos optimizācijas plānus, piestādījuši arī valdībai, kad tomēr daļēji samazinam pēc iespējām darbiniekus tur, kur varbūt bija neapdomīgi pieņemti pa daudz kādi darbinieki. Ja? Tā kā arī tas optimizācijas plāns ir nostrādājis un dažas ēkas, skaitot arī šo ēku, mēs intensīvi sākām apdzīvot tikai tāpēc, ka no pilsētas, no lielās ēkas mēs izgājām ārā, kur mums arī bija kādi 200,000 jāmaksā gadā tikai īres maksa, un tad automātiski šo naudiņu sākam likt iekšā šajā ēkā, atjaunot un novada teritorijas apdzīvojam. Ja? Vairāk pēc tā stāvētu, piemēram, tukša. Kā tas būtu? Tas ir bēdīgi būtu, jā. Tāpat es arī kādreiz esam ierunājušies jau starp deputātiem. Es saku, varbūt, ka mums arī ir jāpadomā padomes ēka, kurā mēs atrodamies tagad, ja? It kā jau vieta smuka, centrs, autoosta blakus un tā tālāk. Ja? Bet, es saku, bet tā ir pilsēta. Vai tad mums nebūtu vienkāršāk to, vienkāršāk laikam tas nebūtu. Bet pēc idejas mums vajadzētu izvietoties tomēr par savu novada teritorijām. Tas man liekas ļoti daudz par to nesaprot, kāpēc novadoma ir Jelgavā. Jo mums ir vairākas ēkas novadā, kuras ir pustukšas, kur nav jau katrai nodaļai, kas attiecas uz pārvaldes nodaļām, nav jāatrodas visām kopā. Tieši tā. Šodien elementāri mēs varam sarunāties vienalga datoros, telefonos, redzēt viens otru. Tieši tā, tāpat domas sēdes daudz notiek attālināt. Tā kā
Kāds būtu Protams, jā. Es esmu tikai par to, ja mēs pieņemtu šādu lēmumu šajos 4 gados, tomēr arī šī ēka tiktu pārdota, jo tā ir novada ēka, īpašuma ēka. Jā. Bet tāpat mēs maksājam pilsētai nevis īres maksas, bet visas nodokļus un tā tālāk. Ja? Un līdz ar to, bet varētu viņu pārdot, atkal būtu nauda, vai izīrētu, ja? un attīstīt savas novada pagasta ēkas sev. Ja? Nu, tā kā tas ir tikai solis. Jā, tāda investācija. No. Vai ir bijis kāds cilvēks, varbūt, kas jums motivē vispār kaut ko tādu iet un darīt, un tā kā jums ir tik daudz gadu pieredze, tad kā jūs neaizdagat, kā jūs turpinat? Neizdegam, jā. Ziniet, kā ir, priekš visiem nekad ir tev jāpieņem tā īstā cilvēka būtība, ja? Visiem labs nekad nebūs. Protams. Nekad neiznāks tā, jā. Piešķirts ir bērniem. Kā saka pensionāri, pateiks, kāpēc ne mums? Jā. un tā apusē visu laiku ir, ja? Jebkurā nozarē, ar kuru tu gribi drusku, kā saka, lai viņai būtu labāk, ja? Un, protams, ka citas nozares reiz pasaka, kāpēc mums nē, kāpēc mums mazāk, ja? Un tā tālāk. Ja? Bet, tās naudas ir tik, cik viņas ir. Protams, jau tā vēlme ir, kā saka, pēc iespējas vairāk izdarīt, lai mūsu nākotnē būtu vieglāk, labāk, patīkamāk, kaut kā tā. Tāpēc es arī tā kā neatsakos no šīs darbības politikā. Iedzīvotājiem, es tā īpaši nemaz, nav tā, ka es balsojiet par manīm vai kā tur, vai tur, es tā īpaši neuztveru to. Es vienkārši eju sabiedrībā, strādāju ar skolēniem, strādāju arī ar vecākiem iedzīvotājiem, un pats par sevi tas tā sanāk. Jo, ja tu vēlies, tas tā politiķiem, jauniem politiķiem, kas vēlas veltīt savu dzīvi arī daļai politikai, ja? Tad tas novēlējums būtu tāds, kad tev pirmkārt jābūt sabiedriskam, tev jāmāk ir komunicēt ar cilvēkiem, visa veida cilvēkiem. Tieši tā. Nedrīkst tev pateikt, tu tur kaut ko nemāki, kas tu tāds esi, vai kā, vai vienalga. Tev jāmāk ar viņu aprunāties jau pat ar tādu, kas ieslīdis, piemēram, kaut vai drusku alkoholā vai kā pa daudz, ja? Arī ar tādu jāmāk uzrunāt tev un pateikt tev, kad davai kaut kā pamēģināsim to savādāk, ja? Un daudziem tas arī nostrādā, Tā kā dzīvē ir bijuši tādi gadījumi, kad ieskaitot arī, piemēram, kaut vai ar savu brāli, ja? Tas ir viss tāds uzskatāmākais jau, ja? Precīzi nepateikšu 93. vai 4. gads, diezgan pasen jau, ja? Cilvēks jau bija tiešām aizrāvies ar alkoholu. Nevarēja atturēties. Motivācija. Nopirksim tev vieglo mašīnu. Aizbrauksim uz Ventspili, kodēties. Un nezinu, kas nostrādāja. Vai tā kodēšanās, vai tā mašīna, ja? Kad tev būs sev, ja? Jo dzīvē vēl pirms tam nebija bijusi tāda lieta viņam cilvēkam, ja? Nedzer vēl līdz šodienai. Tā kā ir cilvēki, kuri var mainīties sev, lai tā kā, un cik ir redzēti arī tādi, kas pīpē, ja? Daudz pīpē, ja? Un beigās sev starp mūsu gadu gājumu cilvēkiem esam tur runājuši, ka tas ir tur slikti, tur tā un tā, un beigās pielec. Un ir atmetuši vairāki un nepīpē, un tā kā tikai un tādā veidā ar cilvēkiem. Un tad, laikam, cilvēki ievēro. Tas ir laika gājums, un es arī cenšos sveikt, protams, savā dzīves telpā, Salgales pagastā un blakus Staļģenes pagastā, labākos skolēnus katru gadu es aizbraucu apsveikt tev, ja, un tad ir tāds motivācija, jā, lai tur nav lielas tās dāvanas, bet tiem 30, 40 bērni saņem katru pavasari. Bet ir tie vārdi, man liekas. Protams, un viņš tā kā jūtās tāds pagodināts sev, jā, viņus pamana, ka viņi to var viņu pamana. Un skolas priekšā tu tiec apsveikt sev. Un tad ir mūzikas skolā atkal brīvais vilnis saucās, laikam, tas pasākums viņiem tur, ka viņi tur, laikam, tā
tā kā eksāmenu uztais to savu gleznu katrs un atkal apsveic tos labākos, kur, nu, tā kā tādā iekļaušana. Jā, un tādā veidā es lēnā garā pa tiem gadiem esmu, laikam, iekļuvis tādā sabiedrības. Cilvēku drošajā vietā, ka viņi uzticās. Nu jā, laikam uzticās ka vairāk. Nav tas, ka tikai tajā vēlēšanu procesā. Protams, jā. Nu, tie, kas iedomājās, ka viņi varēs piedalīties vēlēšanās un tagad tādā pēdējā mēnesī tagad sevi tur reklamēs un tad viņi pa viņiem balsos, es domāju, ka tas ir diezgan naivi. Tas ir tā nekā. Nu jā, tev ir jāstrādā visu laiku ar cilvēkiem. Nu, tā kā. Jā. Bet kā jūs atpūšaties? Jūs stāstat, jums deg par to acis, bet vai jūs vispār atpūšaties no tā jūsu darba, no tās politikas un kā? Nu, kādreiz, kad paklausās tās saucamās zodiaka zīmes, es esmu mežāzis, ja? Un, kad paklausās pa mežāzi, tad viņš vispār visu laiku strādā arī pa nakti guļot. Jā, viņi ir, man liekas, visenerģiskākie. Un atpūtu, nezinu, kas tas ir. bet, ja godīgi, tad es cenšos. Es esmu savu vienu daļu mūžu. Daļu esmu tiešām noskrējis kā vilciņš jau, jā. Bet šodien jau es cenšos jau. Man ir savi hobiji, man ir sava sporta zāle. Nu, tā kā es arī, nav jau tikai priekš maniem, viņi tieši vairāk vai mazāk tika izveidot darba kolektīvam, kur atpūsties, kur aktīvi atpūsties, jāsaka, un arī patrenēties. Ir tādi, kas braukā uz pasaules pat spēka vingrinājumiem. Nu, wow. Jā, tā kā tāds Jānis Liepa, brāļa dēls, viņš vēl tagad braukā uz roku laušanās cīņām. Ja? Nu, tā kā viņam tur ir vieta, kur trenēties, un mana gājuma cilvēki sēž pie galda un uzsit zolīti. Bet arī svarstienis pacilāja vēl šodien. Ja? Tā kā jaunībā bija svarcēlājs, un arī šodien vēl neesmu aizmirsis svarstieni. Tā kā viss notiek. Bet tas ir superīgi. Ir superīgi, kad ir kāds, kas vēl tā padomā. Jā. Kādas ir bijušas jūsu plāns vai prioritātes uzsākot šīs 100 dienas? Jā, šīs 100 dienas. Jā, pamats jau, es jau minēju, pamats bija tās skolas tomēr. Jā. Pamats, jā. Bet, protams, tur bija vesela rinda vēl citi jautājumi. Ja? Piemēram, es kā uzņēmējs, kā lauksaimnieks, man ir ļoti sāpīga tēma, kurai mēs, piemēram, ar vien mazāk varam atvēlēt līdzekļus. Es ceru, ka viss ies uz labo pusi attiecībā uz investīcijām lauku ceļos. Ja? Viens tas jautājums ir par uzņēmēju ceļu saucamie. Tur ir Eiropas naudas nopietnas. Novadam jāpiedalās tur ar tiem 15%. Tā kā salīdzinoši nelielas summas. Un, protams, ka tas ir pamat jautājums, ar kuru es vienmēr vēršos, un laist garām viņu nedrīkst. Ir jāatrod uz to kilometru tie 60,000, jā. Tas liekas sev. Uz kilometru 60,000? Jā, uz kilometru 60,000. Wow. Tas ir tikai novadnauda. Asfaltēšana. Iet runa par asfaltēšanu. Jā, bet īstenībā ceļa infrastruktūras izveidošana ir ļoti dārga. Izklausās, jā. Es nekad nebūtu iedomājies, kad ir tiešām 60,000. Jā, bet īstenībā, ja pareiķiniet, tie ir tikai 15%. Tātad stādieties priekšā, cik izmaksā apmēram 500,000 izmaksā kilometrs asfaltēšana. Jā. Un tagad saprotu, ka tas ir tik daudz grantams. Jā, tagad jūs arī padomājiet par to, ka 2 pamatakmeņi Latvijas uzņēmēja darbībā, tā ir lauksaimniecība un mežsaimniecība. Jā. Un kādos apstākļos šie uzņēmēji strādā. Jā. Salīdzinoši ar pilsētu un centriem. Ja? Tā bēdīgi. Jā, jo lai to cilvēki tiešām neizprot daudzi, ja? Bet tas, kad
lauku uzņēmēji un mežsaimnieki ir tie, kas investē. Jā. Kādreiz liekas otrādāk ir. Kad, nē, ko tad mums te tagad, ja iet runa par kādu lauku ceļa asfaltēšanu, ja? Tur jau pirms vēlēšanām arī bija ļoti nopietni pārmetumi, arī tā skaitā man. Nu, kad vienu ceļu mēs arī Salgolas pagastā asfaltējām, ja? Un tur tomēr man kā deputātam ir saistība, tāpēc, kad ir graudu noliktava tur uz to pusi, ja? Īstenībā mēs jau cīnījāmies par to, ka, lai ceļš tiek izvaltēts uz akmens ūciņu karjeru. Nu, karjeras jau 40 gadi, un mēs nekādīgi nevaram uztaisīt ceļu. Tas ir ļoti, uzskatu, noziedzīgi, kad pašvaldība vēl līdz šim uz šā ceļa posma tur 7 tonu zīmi šķemba ir jāved 25 km riņķī. Tā vietā, lai uz Zemburgas centru izbrauktu, ir tikai 5 km. Nu, stādieties priekšā, jau 40 gadi mēs braucam riņķī, ja? Traki. Nu jā, un tā vietā, lai sakārtotu nelielu ceļu posmu, ja? Nu, jābrauc uz visu. Dīvaini tas liekas, ja? Nu jau mēs esam tagad, jau ar asfaltu pagājuši tādā virzienā. Jā. Nu jau palika kādi 2,5 kilometri. Tā kā kas mums būtu jāsakārto, nu es par to arī cīnos. Nu, un esmu pārliecināts, ka tas ir pareizi. Un, nu, protams, kad stādieties priekšā, deputāti ir dažādi. Un katram ir savs iecers. Protams, un ir ļoti daudz deputāti, kas ļoti labi cilvēki, ļoti labi gan skolotāji, gan kādas profesijas tik nav. Ja? Jā. Bet tā uztvere, kādā veidā rodas nauda, nu, ne visiem ir. Jā, tieši tā. Ne visiem viņi ir. Tā kā mēs runājam, naudu nemāk neviens uzzīmēt. Jā, un tiešām tās divas nozares ir tās, ja visa nauda paliktu tām nozarēm, kuru viņas ir izaudzējuši savu graudos, savu visa veida produkcijā, ja pienā gaļā, kas tiek pārdota arī ārpus Latvijas. Ja? Nu, tā ir tā nauda, kas reāli ienāk Latvijā. Jā. Tā ir tā nauda, kas mums kokos aug. Jā, vairāk vai mazāk jau visi pakalpojumi, kas notiek par centriem, ja? Jā. Tā ir šīs naudas otrreizējā aprite. Viņi laiž par riņķi taču, vai ne? Nu, un daudz to neizprot. Viņi domā, ka aiziet bankā, paņem naudu, kaut ko iegulda savā biznesā, bet pēc brīdi viņi to naudu atdod atpakaļ ar visiem procentiem. Nu, tieši tā. Nu, tad viņiem nepaliek tev. Tieši jā. Bet tikai tā saražotā nauda, ko tu saražo, nepavelti pasaules mērogā, kāpēc tādas valstis, kurās iegūst naftu, gāzi, peldās zeltā, ja? Bet tie ir izrakteņi, kuri mums īstenībā citu nav. Mums ir meži, mums ir lauksaimniecība, ar ko... Bet arī meži neaug dienas laikā. Jā, arī vienreiz nocert un pēc 80 gadiem tikai cert atkal, Bet, labi, mums ir palielas platības ar mežiem. Bet lauksaimniecība atkal iegūst ražu katru gadu. Un katru gadu mēs miljardus tomēr nopelnam. Miljardos iet summa, un arī valstī miljardi ielec kasē. Jo stādieties priekšā. Wow. Kā mēs taču visu ražu iegūto piepildām ne tikai kuģus, bet stādieties priekšā tie cilvēki, kas strādā lauku teritorijās, pamatu saražo šo produkciju. Tie ir apmēram 10% no iedzīvotājiem Latvijas. Jā. Bet pareiķiniet tālāk visu loģistiku. Šoferi, kas ved, ostas, kas pieņem, dzirnavnieki, tāpat arī gaļas kombināti, piena kombināti, visur strādā cilvēki. Tieši tā, viņiem vajag algas. Protams, un viss tas kopā, kā jau saku, tie pamatakmeņi divi, tāpat arī ir meži strādā. Jā. Tās brigādes, kas strādā mežā, darbs tur ir nopietns. Tur ir tiešām nopietns. Es pats esmu strādājis mežā katru gadu, praktiski man pašam ar 50 hektāru mežs ir, un es tāpat piedalos tādīs procesos, varbūt ne ar visu jaudu tā kā vajadzētu, bet kā mežstrādniekam īstam, bet tādīs procesos piedalos, es zinu, cik tas ir grūti. Tas ir tiešām smags darbs, īpaši kādās vasarās. Protams, un arī ziemās ir slapdraņķi tagad, nav jau vairs tik tās ziemas stabilas, kā bija kādreiz. Baltas, vai ne, un pūkēns. Un tu esi slapšs un nosvīdis.
tas nav tā sēdēt pie kabinetā, pie datora. Jā, un rakstīt. Jā, protams, tas ir pavisam Tur arī nebeidzas darbs tā no 8 līdz 5. Jā, tā kā redziet, cilvēki kādreiz neaizdomājas par to. Tas ir... Mēs domājam par sevi, mēs domājam par tikai savu burbulī dažreiz. Jā. Tā kā, dažreiz labi pastīties ārpusē, dažreiz apstīt, ko tas vispār nozīmē. Jā. Kā jūs pats definētu savu lomu domas tā kā deputāta amatā? Es neuzņemos, redziet, kā es teicu, es 4 gadus nostrādāju. Jā. Bet es jūtu, kad saimniecība paliek novārtā tomēr. Jā. Un tad es pieņēmu lēmumu, es necentos par katru cenu palikt. Nāca vietā, tur iespēja bija, ka cits nāk vietā. Es par to neprotestēju un pa visiem, ja es nemaldos, 9 sasaukumiem ir bijuši pāris sasaukumi, kad es esmu arī opozīcijā, bet uzskatu, ka opozīcijā būdamam par katru normālu jautājumu tev tāpat jābalso kā pozīcijai. Ja, savādāk nevar būt tev, ja. Piemēram, ja iet runa par pagājušo sasaukumu, ja, tad es uzskatu, ka viena daļa deputātu uzvedās savu ciniski pret iedzīvotājiem, jo viņi ieņem to pozīciju, ka mēs esam opozīcija, lai kāds jautājums būtu, lai cik viņš būtu labs, lai cik viņš būtu noderīgs iedzīvotājiem, protestē, balso pret. Jā, tas nav nopietni. Savā burbulītī protams. Tā nedrīkst būt tev, ja. Tavs deputāta uzdevums ir likt savu priekšlikumu, rādīt tautai, ka, ja es būtu pie vadības, es darītu tā. Jā. Un ja jūs uztverat to, ka tas jums viss patiktu, tad balsosiet pēc tam nākušajā sasaukumā pa manīm, mūsu partija, piemēram, tiks uz priekšu, un jums viss būs savu, ja? Bet tev tas viss ir jāpasaka atklāti iedzīvotājiem. Nevis 3 gadi pagājuši, es atceros, Brančotavā bija kafija ar politiķiem. Jā, politiķiem, ja? Viens no deputātiem pateica, es esmu 3 gadi nostrādājis par deputātu, bet neko neesmu izdarījis. Bet kāpēc? Jautājums. Jā, Kurš tev liedza, vai tad būdams opozīcijā tikai tad tu strādā? Kurš tev ir liedzis sev kaut vai reizi mēnesī aiziet uz skolu, tiecies ar skolotājiem? Jā, tavs uzdevums jau deputāti ir tikties ar iedzīvotājiem, ar viņiem runāt tev, izstāstīt savu redzējumu. Un tad arī cilvēki tevi sadzirdēs un viss būs sev. Ja? Tieši tā. Bet ne jau tā, ka... Neviens nav piesiets pie krēsla. Protams. Un kā es teicu, balso par normāliem jautājumiem, ka tu uzskati, ka tas iedzīvotājiem nes labumu. Jā. Nevis tā kā āzis iestājies sev pozā, nē, visur ir pret. Ja? Visur ir pretenzijas sev. Kā saka, jūs tur gandrīz vai muļķi, kādus jautājumus jūs pieņemiet. Kaut kā no malas tā izskatās. Tā kā, ir jāizskata, par ko balso, vai ne? Protams, un tev katrā reizē tu izvērtē tomēr, tu noklausies gan pozīcijas viedokli, gan opozīcijas, gan to speciālistu, profesionālo darbinieku sastādīto viedokli, ja? Jo viņi ir tie profesionālie darbinieki, novada domas sev, viņi ir tie, kas sastāda projektu sev, ja? Un tad priekš tam vēl ir jurists. Mēs jau redziet, katrs deputāts neesam juristi, ja? Mēs nevaram iedziļināties katrā dokumentā tā kā jurists to izdara, ja? Cik tas ir pilntiesīgi pareizi vai nepareizi, ja? Mums ir jāuztic juristam arī. Un ja novada jurists tomēr pasaka tā, jo ziniet, kā ir, katru likumu jau ir sarakstījis cilvēks, katru likumu var traktēt divējādi. Tā viņš ir sastādīti. Var traktēt gan tā. Tas nav tā viennozīmīgi, ja? Kad viens ir viens un balts ir balts un melns ir melns. Ja? Nav tā likumdošanā. Un tagad, protams, kad opozīcija pie tā pieķerās bieži vien, ja? Arī viņiem ir savi juristi iespējams sev, ja, un kādreiz uzstāja, nē, šādi mēs nedrīkstam pieņemt, ir jāpieņem lēmums šādi, tomēr jurists pasaka skaidri un gaiši, var pieņemt gan tā, un viss sev, ja. Jā, un vairākums, un visu, un nav ko trakot,
kā vairākums savu nobalsot, tā arī būs. Savu, Jā. Tā viņš ir. Jā, jūs Jo arī ierunājāt. jā. Jo savādāk sanāk kā anarhija. Jā. Ja katrs tagad sāks Izteikt savas domas protams. pilnībā. tā jau būs anarhija Jā, beigās. Jau, jā. Nu, ne pie kā labi tas nenovedīs. Jau, jā. Nekādā gadījumā. Jā. Bet, kā jūs minējāt, nekad visiem nebūs viss Protams. nepatiks, Jā. nepatiks. Mm-hmm. Jā, bet jūs ierunājāties par kafiju politiķiem. Kā jums šķiet, kad jaunieši bija aktīvāki? Tad, kad jūs tikko bijāt uzsākt savu darbību domē vai tagad? Ja iet runa par 90. gadiem, jā. Nu, piemēram. Man liekas, man tāda sajūta, ka arī šodien ir, ziniet, katrā laikā ir savi jaunieši. Ziniet, arī šodien es nevaru teikt, kad nebūtu aktīvi cilvēki politikā. Ja iet runa, ka tai vislabāk atmiņā, protams, ir palikušas pēdējās vēlēšanas, tās notika tikko. Ziniet, tomēr Saulgales pagastā bez manis bija vēl 7 kandidāti no citām partijām. Jā. Vēlētāji bija apmēram, mūsu Saulgales pagasts, viņš nav liels, apmēram 300. Ja? Es tā apaļskaiti teikšu, es tā riktīgi varu drusku kļūdīties tur varbūt. Ja? Un tagad, ziniet, tad 100 tomēr no viņiem bija par mani. Tas nozīmē, ka tie 6 sadalīja pārējā savu. Jā. Tā kā, tā kā diezgan daudz. Jā, tā ļoti salīdzinoši, ja? Jā. Tad tomēr cilvēki ir novērtējuši. Jā. Tas kad ir izskanējis, tur tāds kluss salīdzinoši esi jau, un es negribu strīdēties nevienu. Es netaisos, es esmu pirmos savus 15 gadus apmēram, ja, kā deputāts. Diezgan skaļi, kā saka, protestēju sev pret dažādiem jautājumiem tur un cīnījies sev ar visu to, ka gājuši esam tur ar cilvēkiem rakstītu ministrijām pat iesniegumus un kā saka, cīnījušies par to, lai iedzīvotājiem būtu patīkamāk dzīvot tajā teritorijā. Bet pēc tam es esmu pienācis pie tāda viedokļa vienā brīdī, kad enerģiju tērēt lieki nav vajadzības. Īstenībā, jā. Tu īstenībā, lai neizdegtu, ja, tu nedrīksti visu laiku iet, kā saka, tā kā aunco. Jā, tev ir visu laiku kompromisi tieši un visu. Jā. Un tad es esmu, tāpēc man ir kādreiz pārmetumi, tur tāds kluss, negribi runāt, domas sēdēs. Es saku, kāpēc man būtu jāstrīdās sev? Es jūs paklausos sev, mans uzdevums ir nobalsot tā, lai iedzīvotājiem būtu labi. Jā. Un viss sev. Jā. Un tie, kas grib strīdēties sev, lai strīdās sev, ir mums bijušas sēdes sev, kuras ievēlkā sev 3 dienu garumā. Tas iedzīvotājiem plus bija. Un ir jautājumi, kurus atliek vispār pa mēnesi. Ja? Līdz ar to kaut kam jau kaut kas netiek piešķirts vai laicīgi izveidot sev novadā. Ja? Tā kā jūs jau varat kaitēt esošajai valdībai vai vadībai. Ja? Jā. Protams, tā ir speciāli tiek darīt sev, lai parādītu iedzīvotāju acīs sev, redz, šitie nemāk neko tur darīt vai ko, ja. Es visu labāk un labākais. Tā politika ir. Viņi ir arī netīra, ja. Jā. Kā neizdarīs, ja. Jā, un tad pēdējais jautājums ir, ko jūs novēlat jauniešiem? Kas tāda motivācija, ko jūs gribat, lai katrs jaunietis novadā zina un dzird, un varbūt ne tikai jaunietis, bet iedzīvot. Jā, tas varbūt arī, ka vairāk kā jaunietis sev, ja. Es šeit tad lasu dažādas tādas domu graudus un ko es gribētu novēlēt jauniešiem. Tad iedomājieties, ka jūs stāvat pie aizslēgtiem vārtiem. Ja jūs iemācīsieties sev viņus nesalaužot, tas ir nebūt pret likumu. Apiet riņķi un tikt pie mērķa, ja? Tad jūs arī spēsiet izdzīvot savā dzīvē
nopelnīt savu pirmo miljonu, ja? Nu, un to arī novēlu jums. Nu, super, paldies jums, paldies jums par pirmo podkāstu. Tā kā, lai jums viss veicās. Jums arī, jā. Paldies, šis tā kā beigas. Visu labu, jā. Šis bija podkāsts 100 dienas domē. Ceram, ka šodien iepazina deputātus ne tikai kā lēmumu pieņēmējs, bet arī kā cilvēks ar savām domām un stāstiem. Tiekamies nākamajā reizē! Podkāstu ieraksti tiek veidoti projektā Kopienas līdzdalība un sadarbība Jelgavas novadā. Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.